Nu ko, es esmu gatavs ceļam. Laižu uz dzelzceļa staciju. Un cerams, ka tur sanāks viss ar biļetēm un ka viss būs kārtībā. Un kā šovakar jau es tad došos ceļā uz Serbiju. Yes! This is how we do it. Izskatās, ka es esmu atradis vilciena staciju. Un būs jāners tūliņ iekšā un jāmēģina sameklēt kaut kas, kas man varētu palīdzēt šajā situācijā. Man liekas, viņa ir tik liela. So, let's jump in. Man ir jāgaida, man ir 6:22. Tas ir īstenībā diezgan satraucoši sēdēt, gaidīt savu kārtu un redzēt, kā cilvēkiem pasaka arī to, ka vilcieni ir pilni. Jācer, ka man paveiksies, ka viss būs kārtībā. Hi, I want to go to Serbia, to Belgrade. It was 22:25 today. Yeah? What is that? Yeah, one way. Yeah, one way. Yeah. All right, this is good. Bileti ir kabatā. Yeah, cool. Tagad tikai paliks izdomāks vēl sarežģītākais. Ir jāatrod, no kurienes viņš īsti iet. Viņi it kā teica, ka tā ir 22. platforma, bet I have no idea where the hell it is. Viņa tur mēģināja stāstīt, bet nevarēja dzirdēt īsti ar to logu. Tur viņa man vairākas reizes stāstīs, tad domāju, nu labi, mēģināšu atrast pats. Bet es ceru, ka tas būs tepadās. Jo te ir vilcieni un es ceru, ka tas viss notiek šeit. Jo man liekas, ka viņi teica, ka tur parādīsies informācija kaut kāda, tur kaut kur parādīsies vai kaut kā tā. Katrā gadījumā mēģināšu kaut ko atrast. Pagaidām es neesmu baigi drošs, bet man liekas, ka Man šķiet, ka šitais te ir manējais 225, bla 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 un Beograd pašās beigās. 7. ceļš. Man liekas, ka tas varētu būt īstais. Jep, tā arī ir. Kur ir šitais te manējais. 7. ceļš, Beograda, jeb Belgradā, 225. Izskatās, ka šitais te arī būs īstais. Izskatās jāuzpras. Kas te vispār notiek? This is my ticket. 2? Yeah, number 2, right? Vilciens ir īstais. Tas ir šitais te. Jau bija interesanti jau. Mēs pēc tam bijām tur tajā iepriekšējā vagonā un tur bija vienkārši atnāca vieriņš un mūs aizturēs projām, jo īstenībā tas nebija nemaz vagons, kurš iet uz Belgradu. Tas bija vagons, kurš iet vispār kaut kur citur uz Tel Avivu vai nezinu kaut kur. Tā kā labi, ka tā notika, jo atnāca te viena meitene un viņa arī tā kā uz Belgradu gribēja braukt un viņa kaut ko prasīja. Respektīvi, labu sakratību rezultātā iekāpu pareizajā vagonā. Tā kā pagaidām viss ir kārtībā, ir pareizais vagons un šeit arī pat bija kārtāk un labāk ir tā kā Belgradē idejas. Have a safe trip. High five. Yeah.
ko, mēs esam galā. Jā, kā pārāk. Ir kaut kādi 5:30 no rīta un te nu mēs esam. Belgrade, hello! Neko jāiet kaut kas skatīties, jāiet kaut kas darīt. Tas te ir vienkārši hosteļu piedāvājums. Viņiem ir alus par brīvu, softdrinki par brīvu, kafija par brīvu, tēja par brīvu un no hidden catch. Tas ir vispārībā labais. Tātad jau ir jāuzmanās. Šitāds te downtown hostel. Tas ir tas te, kas ir šitien te rekur uzreiz. Vot te, un reku tur viņš arī ir uzreiz, kā iznāc no stacijas, tā tur viņš ir. Ko rīta kafija. Inters būtu dziedājis tava rīta kafija, tava brīvdienā. Nu ko, mēs dabūjām rīta kafiju un tagad aiziesim pēc kaut kādām ļoti garšīgām izskatījās, vismaz ļoti garšīgas rīta kūciņas. Tā kā, jā, šeit ir kaut kāda reku pekara. Šitā te, reku pekara. Iesim pēc kūkām. That was quite funny right now. So I met this guy on the train. So we spent like the whole way from Budapest to Belgrade in a train, like next seat. And we were walking around together like all morning. We had a coffee right now. And we just right now found out each other names. So everybody meet up with Christian. Yeah, hello. Hello. Christian. Yeah, so we are like we are going to take a walk around the city and probably we are going to find the church. Saint Sava Church. Yeah, Saint Sava Church. So let's see what happens with that kind of church. So yeah, it looked pretty impressive in the pictures, so we want to see it live. All right, see you later. Šī baznīca ir no ārpus izskatās ļoti iespaidīga un ienākot iekšā var saprast, ka viņa ir vēl iespaidīgāka, jo šī baznīca ir tāda, kur vēl nav pabeigta. Kā Kristiāns zināja teikt, ka viņa ir sākta taisīt jau 30. gados, tad baigi sen jau, un vēl joprojām viņi nav varējuši viņu pabeigt. Šitādi viņi izskatās. Jā. Pēc 80 gadiem vēl joprojām notiek iekšdarbi. At least it's like nowhere in the world you can see something like this. Yes. It's quite fun. Yeah. So like probably if you go like in some other churches in the other side of the world, probably you know what to expect. Here it's totally different. Really, surprise. Totally, yeah, surprise. That's the real word. Mēs atnācām uz Nikola Tesla muzeju. Šī varētu būt viena no lietām, ko vajadzētu apskatīties, jo šitais būs vispār pirmais muzejs, kurā es mēģināšu ieiet iekšā un spērt savu kāju. Bet man vienmēr interesējas ir Nikola Tesla un esmu redzējis filmu par viņu arī, un man viņš šķiet diezgan interesants cilvēks, tāpēc es domāju, būtu ļoti interesanti apskatīties arī viņa muzeju. Un tur ir rakstīts, ka viņš
pēc stundas būs vaļā, tā kā mums stundiņa jāpagaida, ir kaut kur jāpakavējās, un tad jau mēs tiksim arī iekšā. Traki. Sākumā pirmais iespējas likās tāds bišķiņ trakāks. Tur tiešām redzējām tās mājas, kuras no kara palikušas sabombardētas ar caurumiem vienkārši vidū. Bet tagad jau mēs esam atraduši jau tādu pieklājīgāku pilsētas daļu, un te jau viss ir tā kā normālā pilsētā jau. Skaisti gājēja iela un interesantas jau mājas paliek arī interesantākas. Un tā kā ir arī šeit foršas vietas. Šī reize saucās Varavīksne. Pagaidām pieredze šeit ir diezgan interesanta, savāda, dīvaina, jocīga sajūta. No drupām, no kara drupām līdz foršiem rajoniem, skaistām ieliņām. Bet jau tā sajūta šeit ir tiešām dīvaina. Cilvēki te ir pavisam citādāki, atmosfēra pavisam citādāka. Šī noteikti nav eiropeiska valsts, tas pavisam noteikti ir pavisam citādāk. Šobrīd mēs esam atrāduši tā kā nedaudz paēst pusdienas, un mēs esam trāpījuši laikam no kaut kādā arābu kvartālā laikam, kur vispār sajūta ir pavisam citādāka, pavisam jocīga. Neko cerams, ka būsim paēst un tiksim sveiki cauri šeit. Un nav tik traki. Bet, nu jā, interesanti šeit tiešām. Nu, te tāds, kaut kas varbūt attīstās un tā, jauni tramvaji viņiem ir, bet viss tāds dīvains. Mēs laikam vēl nespēju pāriet uz to domu par to, ka mēs esam visam citur. Pēc Budapeštas šis ir kaut kas visam cits. Ko mēs esam beidzot atkal atpakaļ uz Nikola Teslas muzejā. Mankind was waged by Tesla and Westinghouse on one side, and the most powerful figure in the period of electrification. Bijām tikko Teslas muzejā. Tur iekšā īstenībā nevarēja nemaz filmēt, tā kā man nebūs nekāda materiāla no turienes izņemot vienu šāvienu no projektora. Jā, pēc tam dāmīte teica, ka tur nedrīkst izmantot šādus aparātus. Bet bija diezgan interesanti īstenībā, jo tur viņiem ir daudz tie aparāti un viņi viņus nodemonstrē. Nu, teiksim, tie aparāti, ko Tesla savulaik ir izveidojis, teiksim, tas pats wireless electricity. Un, tā kā tas bija arī interesanti. Jā, mēs katrs paņēmām rokā šīs dienas gaismas lampas un reāli turot viņas rokā, viņas reāli dega, jo viņi ieslēdz to aparātu un reāli tā elektrība pa gaisu arī transferojās. Tā kā tas bija tāds interesants aparāts, jā. Un vēl tur daudz visādi interesanti lietu. Tā kā, ja jūs kādreiz esat Serbijā, Belgradā, Teslas muzejs īstenībā ir viena no tām lietām, ko vajag redzēt, jo Tesla, manuprāt, vispār ir viens no pasaules čaļiem. Viens no pasaules zīmīgākajiem vīriem, kurš ir tik daudz lietu atklājis, kuras mēs pat iespējams pat neiedomājamies. Un bez tām lietām, kuras viņš ir izdomājis, mēs pat nevarētu iedomāties savu dzīvi šodien. Hi guys, we are going to say goodbye to this nice guy. High five. Yeah, it was nice to meet you and have a really it was a really great day. And have a safe trip to Thanks, Montenegro. To Montenegro. Yeah. That is right. All right. So, boom. Bye. Yeah.
Nu, rekā, Kristiāns aizlaid savu ceļu, man jāiet savs ceļš. Mēs šodien dienas gaitā jau paspējām tik daudz redzēt īstenībā. Tiešām, man liekas, ka mēs visu Belgradu jau redzējām. Iztaigājām tā svarīgākās vietas un bija labais, bija forši. Un tad es izdomāju šodien nepalikt nākt šeit, bet doties vēl vienā vilciena braucienā. Šis būs 2 dienu laikā jau otrais vilciena brauciens, 8 stundu garumā, jo es jau esmu nopircis biļeti un došos uz Serbijas dienvidiem, uz Leļasgalos pilsētu Vranje. Un tur caur couchsurfingu es esmu jau sarakstījies ar vienu čalīti, kurš tad ir gatavs man uzņemt. Viņš teica, ka varētu pie viņa pat vairākas dienas palikt, tā kā braukšu pie viņa, lai vismaz ir tāds miers un lai var atpūsties bišķiņi un apskatīt tur apkārtni, jo man liekas, ka tur dienvidi varētu būt daudz interesantāk īstenībā un tieši beidzot gribās dabu. Tā kā, jā, tur es domāju, būs labais. Nu ko? Jā, jālec vilcienā un jālaiž. Like for real. Šitais te ir vilciens, ar ko man būs jābrauc. Labs. Tā viņiem tas viss te notiek, jā. Visur ir grafiti, viss ir apzīmēts. Jā. Jā. Un te ir tāda situācija, ka ir parastās kabīnes un ir kabīnes, kur var piemaksāt 6 eiro un var dabūt gultsvietu. Un te ir apmēram gultsvieta, tad ir šitā te apmēram izskatās. Un te es nezinu, kā notiek tur tā sēdēšana, bet te ir kur viena un otra gultsvieta. Un labi, te ir vēl šitan te ir un šitan te vēl ir. Tā šitā kaut kā izskatās. Jā, nu, es vienkārši esmu tiešām bišķi noguris no iepriekšējā jau brauciena un es domāju, ka būtu labi pagulēt un atpūsties, tā kā izmantošu šitādu iespēju. Bet, nu, te Serbijā viss ir pavisam citādāk, jā, un laikam jau mēs kaut kā tur Ziemeļa Eiropā esam pieraduši vairāk pie tāda komforta vai kaut kā tāda.